No 20 stāstiem no sirds leģendārais fotogrāfs Gunārs Binde ir viens no pazīstamākajiem Latvijas fotomāksliniekiem, kuram bijušas neskaitāmas izstādes dažādās pasaules vietās. Viņš mīt mazā, bet sirsnīgā studijā, kur viņš izstāstīja stāstu par savas dzīves lielo mīlestību. To uzklausīja mūsu kolēģi Kristīna Garklāva. Īstenībā iedvesmo viss, kas to, ka saule spīd no rīta, kad es pamotos, saulīte lec. Tas iedvesmo arī. Bet tas nav vēl viss, kas iedvesmo, teiksim, radīt, izpausties. Tā izpaušanās, man liekas, ka diezgan sarežģīta būšana. Pēdējā laikā vispār esmu slinks fotogrāfs palicis. Slinku var viegli pārvarēt, kad aizej tur, kur augot šitāda te zāle, jā, piemēram. Es nesaku, kad aizej tur, kur ir kaut kas visiem labi saprotams uz Siguldas ieleju. Nē, es tur neiešu, tur man nav ko meklēt. Man patīk to redzēt, skatīties, apbrīnot, domāt. Fotoaparāts ir manas domas pagarinājums. Citi saka, rokas pagarinājums, tas pa mazu. Tad tikai es prasu saviem skolniekiem, ar ko jūs fotografējat. Cits saka ar aci, cits saka ar šito pirkstu fotografēt. Un reti, kurš saka ar galvu fotografēju, tad ar domāšanu. Ja viņš tāds nav, tad pamaz. Pamazi tikai urbis, lai izurptu caurumu kaut kur. Ko fotografēt ir visiem pieejams, bet kā to uzfotografēt, tas ir tikai tiem dots, kā man ir iedots. Tad meklēt un atrast un izpildīt kā pa savām savdabīgi. Ļoti nepieklājīga grāmata. Dēļ tā vāka viņu nevarēja aizsūtīt uz grāmatu izstādi. Ko domās, ko padomās par mums latviešiem? Jo viens otrs varbūt tā ķecerīgi domās, Dievs, kāds viņš bija, kāpēc viņš tās plikās meitenes fotografē. Tur tas sākās, kas patīk? Viduklis, pleci vai rokas vai kas konkrēti? Nē. Un te tad ir gāri jāstāsta. Kas tad ir? Kas tas ir, kas to liek darīt? Ar to ir mocījušies daudzi un mākslā un visur, kur ir mocījušies un nevar atšifrēt. Kas tad ir tas, kas man patīk? Kas dzen mani uz to? Man ir iespējams arī pašam izpausties. Kur es citādi varētu? Labi, būtu vairāk spēka, varbūt, ka varētu kaut kādu celt mājas vai ko izpausties kaut kur to, ko arī daudzi tā dara un priecājas un lepojās. Bet patreiz notiek ļoti sekla fotografēšanā. Neiet iekšā cilvēkam. Cilvēka faktorā nav, cilvēka elementa nav fotografijā. Virspusēji fotografēt. Tad fotografēt to, ko redz. Sēž viena sieviete. Viņu neinteresē, kas viņa faktiski, ko viņa varētu attēlot vai ko viņa dot. Nē, vienkārši fiksē, kā ir. Mainās ne tikai laika, bet trakākais tas, ka daļai pateicoties fototehnikai, mainās arī domāšana. Mainās jēga pa fotografiju pilnīgi. No vienas puses it kā skumji, bet tādā pašā laikā prieks par to, ka mainās. Tas nozīmē, ka nestāv uz vietas, nav stagnācija, notiek kaut kas. Nākat. Slapjais gals. Te notiek darīšana ar ķīmiju, ar slapjām lietām. Pie šitās gaismas, jau pie šitās lampas, es te skatos filmu, un tad man pirmā sajūsma ir, kad es redzu, ir tomēr iznācis. Bet tas iznākums bija tad, kad fotografēju tur mežā tajā smilgā. Jā, Gunārs Binde tiešām ir cilvēks, kurš stāsta fotogrāfijās un piešķir tām mākslas